Sveiki, draugi! Tā nu sanāk, ka runāšu atkal par lecitīnu. Nezinu, kāpēc, bet tas ir izsaucis ļoti dažādas jautājumus, daudz jautājumus sociālajā vidē, kur esmu ievietojis savus video. Un tāpēc pastāstīšu mazliet vairāk, jo ir daudz jautājumu tiešām. Piemēram, kāpēc lecitīnu lieto daudzi, bet rezultāti vieniem ir ļoti labi, bet citiem pilnīgi nekādi nav. Vai arī, tātad, un pie tam, ko es gribu šeit teikt, ka atšķirība ir pašā lecitīnā, jo ne visi lecitīni ir iedarbīgi. Un jautājums, protams, kā atšķirt labu, iedarbīgu lecitīnu no nevērtīga pakaļdarinājuma vai, kā krieviski saka, pustiška. Zinātnieki saka, ka lecitīns burtiski var novērst vai apturēt novecošanos. Skan ļoti skaļi, izaicinoši, bet patiesībā tas tik tiešām kritiski svarīgs organismam. Kas ir lecitīns? Vienkārši izsakoties, tie ir tādi īpaši tauki, kuri ir kā neaizvietojami ķieģelīši un kalpo katras šūnas apvalciņa veidošanai. Piedalās arī tauku vielmaiņā, un to sauc fosfolipīdi. Iedomājieties, ka šūna ir istaba, un lecitīns ir tā sienas. Ja sienas ir nestabīlas, protams, ka istaba vai māja sabruks. Tas pats notiek ar mūsu šūnām. Kad tām pietrūkst šī te celtniecības materiāla, tad vienkārši organismā sākas problēmas. Lēnām, pamazām, tas nav uzreiz redzams, tas nav nekādīgi sajūtams, jo organisms mums ir ļoti gudrs un mēģina kompensēt, ja vienā vietā kaut kā nav, tad paņemt no citas vietas un aizlīmē šo vietu. Bet ilgstošā laika periodā tas tomēr sāk izpausties kā problēmas, kā saslimšanas. Iedomājieties tikai, mūsu smadzenes 30% mūsu smadzeņu sastāv no lecitīna. Tas, kā arī nervu izolācija strādā smadzenēs tieši kā nervu apvalciņa, kā izolācija. Tas ieskauj katru nervu, ļauj tam ātri darboties, ātri domām skriet, bet neveidot īsavienojumus. Iedomājieties elektrības vadu, kuram ir bojāts tas apvalciņš, tā kā viņu izolācija. Kad tur pieskarās, tad notiek īsavienojums. Tieši tas pats notiek ar nervu sistēmu, kad nervu sistēmai trūkst lecitīna, tad šie nervi ir kā atkailināti vadi. Un tāpēc cilvēkam ir ļoti ātra reakcija uz kaut kādu stresu, ir ātri dusmojas un tā tālāk, kā saka, aizsvilstās, aizdegās. Tieši tāpēc. Vēl lecitīns aizsargā aknas. Tas lieliski piebramzē holesterīnu, ļoti nepieciešams jaunas dzīvības radīšanai, attīstībai. Jau tātad vēl mammas vēderā. Lecitīns nav kaut kāds uzturu bagātinātājs. Tas tik tiešām ir veselības pamats šūnu līmenī. Un te rodas pavisam loģisks jautājums. Ja tas ir tāda brīnumaina viela, tad kāpēc tik daudzi to lietojot nejūt efektu vai rezultātu? Atbilde vienkārša. Viss slēpjas lecitīna kvalitātē. Un šodien lecitīnu neražo tikai sliņķi, jo tas ir populārs. Un tieši atšķirība starp šiem lecitīniem ir tas būtiskākais, un tā var būt milzīga. Lai neapmaldītos šajās lecitīna atšķirībās,
Nosaukšu 4 galvenos punktus. Ja šos punktus atceramies ikdienā, tad viegli varēs atšķirt iedarbīgu lecitīnu no pakaļdarinājuma. Un pirmais punkts ir izēviela, jeb avots, no kurienes lecitīns iegūts. Tātad lecitīns var būt no augu valsts un no dzīvnieku valsts. Mums šūnām nepieciešams lecitīns no augu valsts. Jo dzīvnieku valsts lecitīns var būt, īstenībā ir bieži sastopams, piemēram, šokolādēs, un apzīmē to ar E322. Varat papētīt šokolādes. To iegūst no piena taukiem, un tas šokolādes masai dod tādu vienveidīgumu. Bet mūsu šūnām no tā nav nekāda labuma. Un mūsu mērķis ir kvalitatīvs lecitīns no sojas vai saulespuķiem. Otrais punkts – tīrība. Te slēpjas galvenā viltība daudziem ražotājiem. Lai būtu lētāka ražošana, tie lecitīnam pievieno lētās saulespuķu eļļas vai vitamīnu E. Rezultātā pašas darbīgās vielas kapsulās paliek ļoti maz, un tāpēc vienmēr jāskatās sastāvs. Kvalitatīvā lecitīnā jābūt 95 līdz 97% tīru fosfolipīdu un nekā lieka. Trešais punkts – aizsardzība. Lecitīns pēc sava sastāva ir tauki, bet tauki ļoti ātri oksidējas un bojājas brīvā gaisā. Ja? Tāpēc laba, blīva kapsula ir kā bruņa. Taču šai bruņai ir otra nemazāk svarīga funkcija. Tā ir jābūt pietiekami noturīgai, lai tā neizšķīstu kuņģī, bet gan 12 pirkstu zarnā. Jo tieši tur lecitīns satiekas ar žulti, sajaucas, un tā ļauj lecitīnam uzsūkties maksimāli. Un 4. punkts ir koncentrācija. Te var būt liela atšķirība pat starp augu valsts lecitīniem. Parastā saulespuķu lecitīnā aktīvā viela sastāda ap 48%, bet augsti attīrītā sojas lecitīnā līdz 97% aktīvo vielu. Tātad efektivitāte var palielināties vai atšķirties 2 reizes pat. Nav vērts skatīties uz iepakojuma kapsulas kopējo svaru. Jāmeklē cits skaitlis, tieši fosfolipīdu daudzums miligramos. Godīgs ražotājs to vienmēr norādīs, piemēram, 206 mg vienā kapsulā. Ja tāda cipara nav, bet ir tikai kopējais svars, tad visdrīzāk jums pārdot parastu augu eļļu lecitīna cenā. Kaut gan Eiropā nav šādas prasības uzturbagātinātāju ražotājiem. Tāda prasība ir Amerikā. Un mans lecitīns, kuru es piedāvāju cilvēkiem, ražots Amerikā. Tāpēc tur ir ļoti striktas prasības. Tātad vēlreiz atkārtošu. Kādi svarīgi 4 punkti? Pirmais – izēvielas avots, augu valsts. Otrkārt – tīrība, lai 95–97% aktīvās vielas. Treškārt – aizsardzība, blīva kapsula. Ceturtkārt – meklējam konkrēto fosfolipīdu daudzumu miligramos. Tas arī viss. Zinot šos te 4 punktus, kļūdīties par lecitīna izvēli praktiski nav iespējams. Tagad, lai nobeigumā saprastu, cik svarīga ir šī izvēle, vienkārši palūkojieties uz 2 skaitļiem. Pirmais skaitlis. Veselam bērnam 10 gadu vecumā 90% šūnu membrānu sastāv no lecitīna. Tās ir maksimāli elastīgas, veselīgas un pilnas enerģijas. Tagad otrs skaitlis – 10%. Ar gadiem un pastāvīga deficīta iespaidā lecitīna daudzums šūnās var samazināties līdz pat 10%. Pārējo daļiņu šūnā aizņem
cietie tauki un holesterīns. Un rezultātā šūnas tās elastīgās sieniņas kļūst cietas un trauslas. Un šūna pārstāja normāli funkcionēt. Tā arī ir tā galvenā šūnu novecošanās mikro līmenī. Un nobeigumā mūsu organismā notiek mūžīga celtniecība. Vienas šūnas noveco un tās nomaina jaunas šūnas. Un šo procesu mēs paši varam ietekmēt. Jautājums tikai, no kāda materiāla būvējam jaunās šūnas? Vai no kvalitatīviem ķieģelīšiem, vai no tā, kas pagadās par rokai. No tā arī atkarīga mūsu dzīves kvalitāte. Paldies! Ja jums rodas jautājumi, lūdzu uzdodiet zem šī video. Mēģināšu atkal atbildēt.